Sveicināti saulainajā Portugālē. Esmu Lisbonā. Šodien ir ceļojuma jau 7. diena. Svētdiena. Neuztaisu neko ārtāk. Biju tāds, neēdis, ne šāds, ne tāds. Šobrīd, ko es daru? Maisiņā visas netīrās drēbes. Atradu, kur ir te veļas mazgātava. Pastīšu to kādu garāk, lai jūs te varat labāk redzēt. Jā, uz veļas mazgātavu nesu. Tur vienīgā problēma, tur ir vajadzīgs, tur der tikai cash. Tur ar karti maksāt nevar. Bet, jā, kašu es noņēmu. Īstenībā ar kašu noņemšanu ir tā. Šeit, kā daudzās citās pilsētās, ar kašu baigi jāuzmanās. Ir ļoti daudz bankomātu, kas ir šitie te Eironet bankomāti un vēl kaut kāda ķēde. Ko viņi dara? Tu, teiksim, ņem skaidro naudu, viņi paši vēl pieliek klāt savu komisiju. Tā nav nekāda zemā īstenībā. Un tas ir pa virsu tai komisijai, ko paši izdevēji, mūsu izdevēja banka liek. Ja, tātad, ja pat, piemēram, ir tur noteikts, tik un tik tu var izņemt bez maksas skaidro naudu. Jā, tas nozīmē paša banka nečārdžoši, bet šitie te bankomāti čārdžo. Tāpēc, kas ir jādara? Ir jāskatās bankomāti, kas tieši pieder bankām, nevis šitām te bankomātu ķēdēm. Jā, jo tas ir baigais apisiens. Piemēram, Amerikā tas vēl izteiktāk ir, ka pašas bankas pa lielam ir savus bankomātus novākušas. Un ir kaut kādas mazas pilsētiņas, piemēram, Sturgis. Sturgis un te apkārtnē bankomāti nav. Tur praktiski viena cilvēka kompānija to visu to tirgu ir pārņēmusi un grib skaidro naudu maksā, un pie tam maksā daudz. Bet jā, kas vēl? Šitā pilsēta ir tāda, ka, viņas kājām staigājam, kā lielākā daļa Eiropas pilsētas, bet šī pilsēta ir normāls kardio treniņš, kā piemēram tagad var redzēt, vai normāls stāvs kāpiens. Nav varianti. Vienīgais risinājums, nedrīkst stumt māgā pārāk daudz un tiešām jāsteigā. Un sirdī tas nāks tikai pa labu. Ja to nedarīs, tad būs žopā. Jā, tā kā aiziešu uz veļas māju, ielikšu veļu. Un tad pastīsies, cik ilgi tas mazgāšanas cikls būs, un no tā atkarīgs, vai es iešu atpakaļ uz hostelu un vēlreiz pakaļ, vai arī uzreiz pagaidīšu. Tas tā, iesākumam viss. Jā, tikko izmazgāju šmutkas, teikšu, ka nav lēti, jā, bet nav jau varianti. Jā, 8 eiro pa šito maisiņu izmazgāšanu, bet ir jau tikai 2 varianti, vai staigā netīrām, vai kā. Bet labi, žāvētājs neņem, te gaiss ir sauss, silts, es domāju, ka uzmetīšu uz kaut kādu roru vai kaut kur, un tur izžūs 2 stundās. Jā, tā kā, es vairs negribu stāvēt pie žāvētāja, kaut gan žāvētājs laikam tikai kaut kā 2 eiri, bet vēl 15 minūtes gaidīt, negribu. Jā, parunājos ar cilvēkiem, viens tur bija Dienvidāfrikāns ar lietuviešu pasi. Viņš teica tā, ka viņš to lietuviešu pasu varēja dabūt pateicoties tam, ka viņam senči ir kādreiz Lietuvas imigrantu un Dienvidāfrikā. Un uz tā rēķina viņš varēja dabūt šo Lietuvas pasi. Un otrs cilvēks bija no Washington DC. Un tā papļāpājām par dažādām ģeopolitiskām lietām, vairāk konkrēti par migrāciju. Nācām pie tāda slēdziena, ka tai tomēr ir jābūt kontrolētai. Ja, ka viņi nevar apturēt, bet jākontrolē ir. Katram savs skatījums, protams, uz lietām, bet ļoti draudzīgi. Vienīgais, ko man teica, ka Lisbonā te vajag vairākas nedēļas, nevis 2 dienas, kā es esmu izdomājis apmesties. Bet jā, pilsēta man patīk, kaut gan labi, tagad ir viss it kā, nav it kā, te ir īstenībā ārkārtīgi netīrs viss. Ielas ir piemēslots. Labi, ka vismaz cilvēku kakas nav.
kaut kāds alus glāzes, vēl pudeles mētājās, nu, nav īsti smuki, bet tā ir, kas to zina, varbūt tāds vakar pus būs savākts. Jā, laiks ir jauks, silts, nav pārāk karsts. Pa lielam man te patīk. Jā, jāaizies atpakaļ uz hosteli, un tad es domāju, ka būs arī jādodas sākt izpētīt pilsētu. Bet, nu, jā, būs jāgatavojas tādai smagākai kardio staigāšanai.